Labdien! Esmu Silvija Apšniece. Vēlos jums izstāstīt jaunā Horti LV ērtās funkcijas. Esam daudz domājuši, kā lai vislabāk un visērtāk uztaisīt tātad konkrēti tādu meklēšanu, ja? Jo Horti LV satur ļoti daudz informācijas, aptuveni 50,000 lapu visās sadaļās. Liela daļa ir augu bāzē, ja? Šobrīd jaunajā bāzē ir pārvietotas kujkoki, lapukoki, ziemcietis, graudzāles, pārējās sadaļas vēl tiek tātad atjaunots. Augi šobrīd ir aptuveni 5,000, kas tiek piedāvāts šajā sezonā kokaudzētās uzņēmumos. Ir daudz informācija par uzņēmumiem, ja, un visu kontaktu. Lietotājos šobrīd sociālais tīkls, ja, ir pavērs savus durvis vaļā dārzkopiem un dabas draugiem. Ja. Lietotājiem katram savs ir bilžu galerijas, video galerijas, ja, blogi. Jaunuma padomu ļoti daudz informācijas tekstuālas un attēli. Ja. Tad, lai atrastu visērtāku un visvajadzīgāko informāciju, ir jābūt labam meklētājam. Mēs esam tātad pielāgojuši Google meklētāju. Tas nozīmē, ka šis meklētājs meklē tikai un vienīgi Horti LV ietverā. Tātad visu informāciju, kā jau jūs esat, kā cilvēks ir pieredzi Google meklēt ar visām ar garumzīmēm, bez garumzīmēm, ja, locījumu dažādība. Google tātad to visu ir lieliski atstrādājusi un piedāvā šo funkciju lietot arī savās lapās, un mēs to izmantojam. Ja? Tāpēc, ka es uzskatu, ka šī Google pielāgotā meklēšana ir nesalīdzināmi labāka ar defaultajām lapu meklētājiem. Ja? Pārbaudīsim. Šoreiz es orientēšos tieši uz augu datu bāzi, ja? Bet, protams, visa cita informācija arī tāpat ir atrodama. Ja nav zināms konkrēti perfekts, ja, augu nosaukums, es zinu, piemēram, tikai, kaut vai, ja, pacipreses meklēt, atrodās tātad viss kā Google stilā, ja, tikai visas lapas ir Horti LV ietvaros. Tātad, lūk, izceļi, ja, uz visām pacipresēm uzreiz varam aiziet, te ir jau konkrēti, ja, konkrētas šķirnītes, ejam iekšā un tātad ļoti labs izceļš. Ja. Nav jāspiež tur augi un jāmeklē tur augu datu bāzē, ja, tur caur tātad, ja, var iespējams nemaz neziniet, ja, vai pacipres ir skuju koks vai lapu koks, tā gadās, es zinu, ja. Tātad, ok. Lūk, izceļš mūs aizved uz visām pacipresēm, 47 kopā. Šeit var meklēt tātad konkrēti arī attēlot vai nu kārtot augus pēc konkrēti nosaukuma. Šis te ir latviski, latīniski, krieviski vai pēdējie augi, kas ir vispār pievienoti bāzē. Ja? Defaultā tātad sāk atlasīt pēc latviešu valodas. Tā mēs varam meklēt arī tūjas, dzeltenas skujas, ja, atradīsies arī augu datubāzes ieraksti, iespējams atradīsies arī kādi ieraksti no rakstiem, ja, un tā tālāk atkal izceļš, ja, uz visām tūjām, tāpēc, ka Google meklētājs, protams, neatlasīs, ja, tikai tūjas ar dzeltenajām skujām. Viņš atlasa, tad izceļš aizved uz to vietu, kur ir šī informācija par tām tūjām ar dzeltenajām skujām. Reku dzeltenas, visādas, arī zaļas, ja, bet, ja ir vajadzība tātad, un noteikti ir tāda vajadzība, ja, meklēt, es gribu atrast visas tūjas, kurām ir dzeltenas skujas. Šeit tātad ir nosaukumi konkrētajā detalizētajā augu meklētājā jāraksta precīzi tādi, kā ir augu bāzē. Ja? Tieši tāpēc arī Google pielāgotā meklēšana ir jāizmanto sākumā, un pēc tam jau ja jūs ziniet, ja, konkrēti nosaukumu, nevajag jau zināt visu. Jūs ierakstiet tūja, ja?
bet obligāti vienskaitlī, jo šeit augu bāzē tiek rakstīts vienskaitlī. Ja? Šeit jūs varat pielāgotajā meklēšanā rakstīt daudzskaitlī un tik un tā atradīs. Ja? Tūja, jā, pielietojums, apgaismojums, lapu veids, augstuma amplitūdas, jā, izņemt mēs varam ar piespiežot kontroli un piespiežot peles pogu, izņemt kontroli un atkal piespiežam. Ja? Tātad atzīmējam vajadzīgo. Sākumā ir jāatcerās, ka vajag atzīmēt meklētājā pēc iespējas mazāk laukus, jo tad ir plašāka iespēja, ja, kad atradīs tātad tiešām visas tūjas ar dzeltenām skujām. Tiklīdz jūs atzīmēsiet arī kaut kādu konkrētu augstumu, iespējams neatzīmēsies, neparādīsies ja, šīs tūjas, kas ir mazākas. Tātad es vēlos atrast visas tūjas, kam ir dzeltenas skujas. Ja. Lūk, atradās pilnīgi visas tūjas, kādas mums ir bāzē pievienotas, ļoti, ļoti garš saraksts. Visām ir dzeltenas brūngans, dzeltenas zaļas ar dzeltenu. Šeit es vēlētos jums piebilst, redziet, Horti LV augu bāze ir ļoti plaša, bet attēlu ir ļoti maz. Iespējams, ja jūs esat aizrāvušies ar fotografēšanu, tad mēs būsim priecīgi, ka jūs ar savām fotogrāfijām papildināsiet mūsu augu datu bāzi, atsūtiet mums attēlus un mēs ievietosim jūsu vārdu uzvārdu vai jūsu uzņēmuma logo virsū un krāšņi plašajā augu bāzē, kas tiešām ir ļoti apmeklēta, jūsu bildes būs pie augiem. Ok, atgriežamies, jā, tūja dzeltena, vēl mēs varam tātad konkrētajā ražotājā meklēt, ja? Piemēram, uz kurien es braukšu šobrīd, es braukšu pēc tūjām, ok, jā, es zaļnieku kokaudzētavā kaut kad aizbraukšu tur, noteikti, jā, redz, kur ir dzeltenas skujas, ļoti daudz, tur ir šķirnes, man būs no kā izvēlēties, jā, bet vēl es arī uz Bulderiem kaut kad braukšu, Blīdene arī ir, Bulduri, ok, Bulduri man tad tuvāki bišķiņi, jā, arī ļoti daudz, arī aizbraukšu un apstīšos, kas tur ir, man žēl, ka bildes nav, bet, cerams, ka mūsu apmeklētāji būs tik mieļi un atsūtīs. Jā, tātad, ok, šeit mēs varam detalizēt meklēt absolūti visās kategorijās, ja, lapu koki un krūmi, ja, arī ziedēšanas laiki, ja, kad interesē, lai zied krāsas, jūs varat kombinēt savu dārzu, ja, pēc zīmēt kaut kādas savas grafikas, ja, un kombinēt, vienkārši atlasīt visus augus. Jā, Google meklēšanā ir tātad šī te iespēja, ka meklēt kā jau ierasts pēc Googles, kas atrod maksimāli tuvu jūsu meklētajiem, ja? Bet augu bāzē tad jāatcerās, kad ir jāraksta nosaukums vienskaitlī un jāizvēlas konkrēta kategorija, kurā meklēt. Ok, tātad es aicinu sākumā izmantot Google pielāgoto meklēšanu pēc jebkādiem vārdiem un atradīsies visas lapas, kur Horti LV ir par to rakstīts. Ja jūs vēlaties konkrēti jau pēc konkrētiem parametriem meklēt, lietojiet detalizēto augu meklētāju. Paldies, es ceru, ka šī informācija jums bija noderīga un uz tikšanos!